Dažus no jums jau pazīstu. Tie, kas man nepazīst, esmu Elīna Zelčāne. Tas sarežģītais vārds geštalta terapija ir viens no psihoterapijas virzieniem. Esmu arī psiholoģijas doktorante un šobrīd strādāju Stradiņu universitātē un rakstu arī savu doktora darbu par šo tēmu dzīvesspēks. Tādēļ šī tēma man ir ļoti būtiska gan personīgi, gan profesionāli un gribēju mazliet padalīties arī ar jums par to, kas tad mums palīdz to dzīvesspēku uzturēt un kas viņš vispār tāds ir un kā viņš rodās. Mazliet par šo jēdzienu. Varbūt daži no jums viņu vairāk pazīst kā jēdzienu psiholoģiskā noturība. Citi viņu tulko kā dzīvesspēks. Es esmu izvēlējies jēdzienu dzīvesspēks, jo, manuprāt, tas drusciņ plašāk aptver šo te konstruktu. Un kas tad tas ir? Tas ir cēlies no latīņu valodas resilience, un tas nozīmē to, ka mēs līdzīgi kā tāds kuģis šūpojamies vētrā, bet neapgāžamies. Mūs kā tādu kauču, ka bumbiņu met pret zemi, bet mēs lēcam atpakaļ. Ja? Ir tās, kā saka, stresa bumbas, kuras saspiež, viņas atkal atnāk atpakaļ. Vārdu sakot, tā ir tāda spēja atgūties, atjaunoties pēc tam, kad dzīve ir mūs striekusi pret zemi. Tās var būt veselības problēmas, tās var būt problēmas ģimenē, darbā. Jebkura situācija, kas jums rada tādu hronisku, ilgstošu stresu, spriedzi, traumu, krīzi, ir kaut kas, no kā mums ir jāatkopjas. Un ja mēs skatāmies uz šo dzīvesspēku varbūt ne tikai tādā individuālā cilvēka līmenī, bet tādā plašākā, tad mēs varam teikt, ka tā ir tāda jebkuras sistēmas spēja atjaunoties, transformēties pārmaiņu priekšā, un kas ir pats svarīgākais, vienlaikus saglabāt arī savu identitāti. Jo mēs varam paskatīties kaut kā plašākā nozīmē uz mūsu latviešu tautu, jo cik daudz varas ir nākušas pār mūsu zemi, bet mēs esam ne tikai asimilējušies, pielāgojušies un kaut kādā veidā, ja, izdzīvojuši, bet mēs esam spējuši saglabāt to savu kodolu. Un, manuprāt, tā ir tā galvenā būtība. Mēs izdzīvojam, mēs pielāgojamies, bet mēs nepazaudējam to, kas mēs esam. Un es gribētu mazliet iezīmēt dažādas šīs te šķautnes, jo tad, kad mēs runājam par tādu spēju izdzīvot grūtību priekšā, tas nav stāsts tikai par noturību. Jo parasti tradicionāli mums tas dzīvesspēks saistās tiešām ar tādu psiholoģisko noturību, mēs kā mūris, mēs izturam, vētras iet pāri, bet mēs stāvam, mēs nesalūstam. Jā, ir dzīves situācijas, kad mums tiešām tās vētras ir jāpārlaiž pāri kā tādam ozolam, stipri iesakņojoties zemē, iesakņojoties savās vērtībās, bet ir situācijas, kad stāvot un tādam nemainīgam, ja, es neatceros pirmā vai otrā lekcijā, tur bija tas stāsts not winners, jeb tie, kas nav uzvarētāji, kas turās tikai pie viena dzīves ceļa, vai ne? Un tas ir stāsts par to, ka dažreiz mums ir jābūt elastīgiem, mums ir jāspēj pielāgoties. Tad, kad tas vējš nāk mums pāri, mums jāspēj pieliekties. Un tas ir stāsts par elastību darbā, jo nevienmēr mēs varam mainīt šo darba kolektīvu, nevienmēr mēs varbūt varam mainīt kaut kādus birokrātiskos apstākļus, papīra darbus, jo iespējams, varbūt jums pat patīk jūsu darbs, bet ir šī te garoziņa, kas jums nepatīk. Un kādreiz šķiet, kā es negribu, es varētu kaut ko mainīt, bet īsti nav uz ko, un es īsti nezinu, ko. Un tad tas ir tas stāsts par to, kā es varu pielāgoties un kaut kādā veidā izdzīvot tajā, kur es esmu, nepazaudējot savu kodolu. Un dažreiz tas ir stāsts par to, ka mums ir jātransformējas, ka tā dzīve ir tik mainīga, ka tā dzīve varbūt ir tādas izmaiņas mūsu dzīvē ieviesusi, ka mēs vairs nevaram dzīvot kā līdz šim, un mums ir kaut kas jāmaina un būtiski jāpielāgojas apstākļiem. Un mēs varam paņemt jebkuru tādu pieredzi un paskatīties, kas no šiem dzīvesspēka tādiem elementiem visdrīzāk varētu mums derēt. Pieņemsim veselības problēmas. Ja tās ir īslaicīgas veselības problēmas, jūs tagad saķerat covidu vai gripu, jums vienkārši jāiztur, jums ir vajadzīga noturība. Ja? Iedzeram paracetamolu, guļam un izturam. Savukārt, ja jūs sirkstat ar, pieņemsim, kādu hronisku saslimšanu, jums daudz vairāk ir vajadzīga elastība vai spēja transformēties, kā tad dzīvot tālāk jaunajos apstākļos. Tas pats attiecās uz arī kaut kādiem stresoriem darba vidē vai ģimenes dzīvē. Reizēm tev ir vienkārši jāiztur, ka tavs pusaudzis, kā saka, tev laiž pāri savu emocionālo vētru, bet reizēm tev ir jāmāk arī pielāgoties, iet pretī, paiet solīt uz priekšu, varbūt arī pašam transformēties un mainīties. Tā kā atceramies, ka nav tikai viens veids, kā mēs varam izdzīvot un kā mēs varam atgūt šo spēku. Ja mēs skatāmies uz to, ko tad tīri praktiski šis dzīvesspēks nozīmē, ja? Spēja atgūties grūtību priekšā.
Tas pirmkārt nozīmē to, ka mēs dzīvojam tagadnē, nevis kaut kur iestrēgstam pagātnē. Jo, protams, dažiem cilvēkiem ir tā tendence atgriezties visu laiku bijušajā un domāt, kāpēc tā ir noticis, kāpēc ar mani, kāpēc šie šķēršļi, kāpēc šīs grūtības skāra tieši mani, vai es varēju kaut ko darīt citādi, varbūt es varēju sevi pasargāt, varbūt man jau vajadzēja iet uz citu darbu, varbūt man vajadzēja precēt citu vīru, vai varbūt man vajadzēja vēl kaut ko darīt citādi. Bet tas ir stāsts par to, ir kā ir, mēs nevaram izmainīt savu stāstu līdz šai lapas pusē, bet tas, ko mēs varam darīt, mēs sākam rakstīt stāstu no šī brīža. Un tas nozīmē, ka mums ir jāuzņemas atbildība un jādara labākais, ko mēs varam darīt šajā brīdī. Varbūt tas labākais kādreiz ir mazākais no ļaunumiem, bet arī tāda kādreiz ir šī situācija. Kad mēs nevaram izdarīt tā, lai viss ir atkal lieliski, lai viss ir rožaini. Varbūt mūs piemeklē dzīves brīži, kad tev ir vienkārši jāiztur, lai tu pārdzīvotu, lai tu nesalūst un tu nejutīsies labi, bet tu vari justies mazāk slikti. Un arī tā ir atbildības uzņemšanās. Nepasliktināt jau tā slikto stāvokli ar tādu ciešanu, domāšanas negatīvo ieradumu gūzmu, kas mūs tikai vēl vairāk iedzen kaut kur dziļāk depresijā. Un tā ir arī tāda spēja aktīvi miedarboties ar to realitāti, kurā mēs esam. Jā, ja jūs esat ļoti stipri un ļoti spējīgi izdzīvot ārpus tās vides, kurā jūs esat, jūs varat pateikt, ne, man šī realitāte nepatīk un es stāvu viņai pāri un es pilnībā nomainu savu dzīves bildi. Bet nevienmēr tas ir iespējams. Lai mainītu, piemēram, darbu, kādreiz tev vajag uztaisīt uzkrājumu, tev vajag tādu atkāpšanās ceļu, tu nevari tā pēkšņi aiziet, un tev ir jāmāk miedarboties ar to realitāti līdz brīdim, kamēr tu viņu maini. Lai kaut ko mainītu attiecībās, tev arī ir vajadzīgs kaut kāds periods, kurā tu tiec galā ar situācijām, emocionāli, fiziski, praktiski sagatavojies. Reizēm, lai pieņemtu to, ka ir kaut kādas varbūt veselības problēmas, citas problēmas, tev arī vajadzīgs laiks. Un tu nevari tā pacelt cepuru un pateikt, nē, man tas nepatīk, un es no šīs realitātes aizeju. Tāpēc ir tik svarīgi saprast, kā man dzīvot tajā, kas ir, un kā atrast labāko veidu, kā dzīvot tajā, kas ir. Un arī savā doktora darbā es intervēju cilvēkus, kam ir hroniskas sāpes. Tas nozīmē, ka viņiem visu dienu, vismaz 5 gadus kaut kas sāp. Mugura, locītavas un tā tālāk. Un jūs varat iedomāties, ka tas noteikti nav vienkārši dzīvot ar šīm hroniskām sāpēm katru dienu. Un tur tas dzīves spēks varētu diezgan palikt zems, ka tev pazūd motivācija, tev negribās. Un tad man tas jautājums bija tāds, bet kāpēc daži cilvēki par spīti šīm sāpēm un grūtībām saglabā dzīves spēku, optimismu, prieku dzīvot, kaut ko darīt, un daži salūst grūtību priekšās un paliek par tādu tā kā nelaimes čupiņu. Un tā mana atbilde, ko es sapratu, ir tā, ka ļoti liela nozīme ir tam, vai mēs koncentrējamies uz to trūkumu, kas mums ir, vai mēs koncentrējamies uz to, kas mums vēl ir palicis. Jo mēs, protams, varam sērot visu atlikušo dzīvi, dusmoties, vainot kādu par to, ka mums vairs nav tik kustīgas locītavas, ka mēs vairs nevaram, slidot, dejot baletu vai ko citu. Bet mēs varam priecāties varbūt par to, ka mēs vēl varam staigāt, ka mēs vēl varam paši par sevi parūpēties un ka mums joprojām daudz kas ir, kas varbūt kādam citam nav. Un mani interesēja jautājums, kad es pētīju dzīves spēku, jā, es konstatēju, ir cilvēki, kas ir dzīves spēcīgāki un ir cilvēki, kas ir mazāk dzīves spēcīgi. Un tad es mēģināju saprast, bet kāpēc? Tas ir tā kā no dzimšanas mēs esam tādi dažādi, vai dzīves laikā mēs kļūstam dažādi. Un es pētīju gan teorētiskajā literatūrā, gan arī caur šīm savām intervijām, ko es veicu, kas tad nosaka to dzīves spēku. Un viena lieta, kas parādās arī dažādās literatūrās, un tā ir temperaments. Proti mēs piedzimstam nevis kā baltas lapas, visi vienādi, bet mēs piedzimstam ar lielāku, piemēram, emocionālo tādu jūtīgumu vai trauslumu, vai mēs piedzimstam tādi varbūt mazliet elastīgāki, noturīgāki, spējīgāki pielāgoties. Un kaut kādā ziņā arī tas mūsu temperaments var ietekmēt to, kāds būs mūsu dzīves spēks. Piemēram, ir cilvēki, kas ir ļoti tādi strukturēti, apzinīgi, atvērti, elastīgi, viegli veido kontaktus ar citiem. Protams, ka šiem cilvēkiem būs mazliet vieglāk atrast atbalstu, atrast kaut kādu sadarbības tīklu, atrast varbūt domu biedrus, nekā tiem, kas ir tādi noslēgti, grūti pielāgojās, varbūt ļoti tā emocionāli uztver lietas. Bet es gribu teikt to, ka temperaments tā ir tikai viena maza daļiņa.
Jā, tas ir kaut kas, kas varbūt kādam ir iedots tāds, ja var teikt tā, labāks, sliktāks, lai gan man tā negribētos vērtēt. Bet, nu tā. Bet cita lieta ir tas, ko mēs tālāk darām ar savu dzīvi. Un vēl viens faktors, kas ietekmē dzīves spēku, ir mūsu līdzinējā grūtību pārvarēšanas pieredze. Te jau iepriekš izskanēja domas par to, ka grūtības mūs norūda, grūtības mūs padara stiprākus. Bet es šeit gribētu varbūt ne gluži oponēt, bet mazliet mīkstināt šo teicienu, jo grūtības mūs padara stiprākus līdz brīdim, kamēr mums ir pietiekami daudz spēka, lai no grūtībām atkoptos. Ja jūs iedomājaties tie, kas te bija tie puķu audzētāji, ja jūs nokniebjat galotni kādai puķītei, viņi izdzen jaunas atvases, jūs nokniebjat atkal, viņi izdzen vēl kuplākas atvases. Bet ir brīdis, kad jūs sākat kniept pārāk daudz, pārāk lielu gabalu jūs nokniebjat. Un ja jūs katru dienu tikai kniebjat un jūs nesagaidat, ka tās jaunās atvases izaugs, vienā brīdī var gadīties tā, ka tās grūtības tevi nevis stiprina, bet tevi salauž. Un tas ir tas, kas ietekmē arī dzīves spēku. Ja, piemēram, bērnam, jaunietim, viņam ir bijusi pieredze, ka ir grūtības bijušas, viņš atkopjās. Grūtības, viņš atkopjās. Tad 3., 4. un 5. reizi sastopoties ar grūtu situāciju, viņš balstīsies savā līdzinējā pozitīvajā pieredzē un ticēs. Man arī toreiz bija smagi, bet es zinu, ka es tiku tam pāri. Es zinu, ka man bija atbalsts. Es zinu, ka es atradu resursus sevī. Un man ir pozitīva grūtību pārvarēšanas pieredze. Bet ja šim cilvēkam vienreiz ir bijis dzīves trieciens, un viņš vēl tā īsti nav izķepurojies, viņš ar vienu kāju lien ārā no tā grāvja, un atkal tevi dzīve triec pret zemi. Un viņš atkal ķepurojas un tas ir pārāk daudz, un tie triecieni ir viens pēc otra, jā, tad, diemžēl, mēs varam nonākt gan situācijās, kur mēs piedzīvojam varbūt depresiju, kādas mentālas saslimšanas un problēmas. Līdz ar to tas nav tik viennozīmīgi. Tai pieredzē ir jābūt ar tādu drusku pozitīvu zīmi. Ko darīt, ja gadījumā mums tā pieredze ir bijusi negatīva, un tā var gadīties, ka kādam tie triecieni varbūt pēdējā dzīves posmā ir bijuši vairāk, vienkārši meklējam un liekam tagad klāt lipinam to pozitīvo pieredzi. Ejam, meklējam ļoti apzināti vidi, cilvēkus, situācijas, kur mēs varam gūt citādu pieredzi. Nākamā lieta, kas ietekmē dzīves spēku, ir mūsu pašvērtējums. Jo arī to es varu atklāt arī gan caur literatūru, gan arī caur šo te savu pētījumu, ka cilvēki, kas spēj sevi nostādīt savas dzīves centrā, viņi daudz lielākā mērā būs gatavi uzņemties atbildību, nevis pateikt, nu kā ir, tā ir, nu ko, es esmu upuris, man nepaveicās, ir slikti, nu tā jādzīvo. Viņi spēj saprast, es gribu dzīvot varbūt drusku labākā līdz šim, pat ja es nedzīvošu tādā kvalitātē, kā es vēlētos. Es vienmēr varu dzīvot labāk vai vismaz mazāk slikti, nekā es varētu dzīvot, ja es neko nedarītu un ja es vispār neuzņemtos. Un tāpēc pašvērtējums nozīmē arī to, ka mēs atvēlam laiku tam, kas ir mums vērtīgs. Jo ja mums ir, piemēram, vērtīga kāda puķa, ko mēs dārzā kopjam, mēs zinām, kad viņu vajag mēslot, kad viņu vajag laistīt. Ja mums ir, nezinu, kaķēns, mēs zinām, kādu barību viņam dot. Mēs veltam laiku tam, kas ir vērtība mūsu dzīvē. Izejam tehnisko apskati mašīnai, uzliekam ziemas riepas. Bet kas ir tas laiks, ko mēs veltam sev? Un vai mēs esam savās acīs vērtība? Un vai mums vispār šķiet, ka mūsu dzīve ir tā vērta, lai mēs saņemtos un sāktu kaut ko darīt un uzņemtos atbildību? Nākamā lieta, kas arī ļoti sakrīt ar to, ko iepriekšējie runātāji teica, tā ir tāda cerība un dzīves jēgas izjūta. Jo tas, kas tevi balsta un kas tev dod spēku saņemties, katru dienu celties, atvērt acis un darboties, ir tas, ka tu ieraugi savu dzīvi drusku plašāk nekā tikai slimība, sāpes, grūtības, kurām tu šobrīd ej cauri. Es domāju, ka katrs no mums šobrīd iet cauri lielākām vai mazākām grūtībām. Kādam tās ir tādas mazas ikdienas grūtības, varbūt finansiāls vai veselības grūtības. Kādam tās ir tiešām tādas varbūt sēras pēc kāda tuvinieka zaudējuma, pēc attiecību zaudējuma. Bet jautājums, vai tu redzi tajā brīdī tikai to, kā tev šobrīd nav, vairs nav, jā, vai nebūs, vai tu redzi to, kas tev joprojām ir. Un te ir ļoti liela nozīme tam, uz ko mēs fokusējamies. Ja, par ko arī runāja iepriekšējā runātāja, es varu tikai to apgalvot, cik liela nozīme ir mūsu fokusam. Jo es esmu runājusi ar cilvēkiem, kas ir zaudējuši kādu cilvēku tuvu, un tad viņi ļoti noslēdzās, un viņiem ir vēl daudz citu tuvu cilvēku. Un jautājums ir tāds, kāpēc es neatveru sirdi mīlestībai pret tiem, kas vēl ir dzīvi, kas vēl ir ap mani,
kāpēc es veltu visu savu uzmanību fokusu tikai uz to, ko es esmu zaudējusi. Un tā ir apzināta, varbūt reizēm jēgas arī radīšana un meklēšana, ja tā jēga tādā gatavā veidā varbūt nav ar mums. Ļoti svarīgi ir šie domāšanas ieradumi, kā mēs esam pieraduši domāt brīdī, kad mēs saskaramies ar grūtībām. Mēs varam, piemēram, katastrofizēt, pasakot, viss ir slikti, man vairs nekad nebūs labi, es nekad dzīvē nevienu cilvēku nesatikšu, es nekad normālu darbu neatradīšu, man tagad paliks tikai sliktāk ar veselību un tā tālāk. Mums var būt šī melnbaltā domāšana, ja? Labi, slikti. Mums var būt vēl dažādi citi kaut kādi netik veselīgi domāšanas modeļi. Bet mēs varam to domāšanu mainīt arī uz to, jā, dzīve nav iedalījusi, man pārāk labas kārtas šobrīd. Tai dzīves loterijā varbūt es esmu izvilkusi ne pārāk labu lozi, bet kā es varu ar šo kārti, ko es esmu izvilkusi, darīt labāko, ko es varu, kas ir manās iespējās. Un tā ir tā atbildības uzņemšanās. Jo es arī savā darbā intervēju dažādus cilvēkus, kas ir arī ratiņkrēslā un ar ierobežotām spējām. Varbūt jūs atceraties, ir tāds Latvijas lepnums Mareks Odumiņš, kas zīmē ar otiņu mutē. Un viņš arī bija viens no manu doktora darbā intervējamajiem, un es arī intervēju un skatos uz viņu, un es domāju, kādu spēku vajag, lai tad, kad tev kustās tikai galva pa lielam, tev nekustās ne rokas, ne kājas, tu spētu radīt burvīgus mākslas darbus, tu spētu atrast mīļoto cilvēku, dzīvot, it kā ārēji liekas tik piepildītu dzīvi. Vai kā cits vīrietis, ko es intervēju, kurš arī pēc niršanas neveiksmīgas, kas atsitās ar galvu pret akmeni, viņš teica, es šobrīd esmu laimīgāks nekā es biju tad, kad man bija kājas, jo man ir pilnībā mainījusies dzīves uztvere. Tā kā tas nav vienmēr stāsts par to, cik mums pieder un cik mēs daudz dzīvē varam, bet tas ir stāsts par to, vai mēs novērtējam to, kas mums ir. Un visbeidzot, tas, kas vēl ietekmē dzīves spēku, tā ir atbalsta pieejamība. Jo ir ļoti svarīgi, lai mums ir atbalsts no apkārtējiem. Tā var būt ģimene, tie var būt draugi, tā var būt vietējā kopiena. Un atbalsts nenozīmē, ka tevi glābi, žēlo, ka tu esi nabadzīņš, bet tas nozīmē to, ka tev dod tādu mērķētu atbalstu, kas tev tajā brīdī ir vajadzīgs. Un sabalansētu atbalstu. Jo tas, ko atklāja arī mans pētījums, ka ja cilvēkiem šī atbalsta ir pārāk daudz, tu neko nedari, es izdarīšu tavā vietā, vai tev šito, vai tev to, tad, piemēram, cilvēks, kam ir hroniskas sāpes, viņš nekustēsies, viņam tiks atnesta tēja, kafija, viņš sēdēs, viņam viss būs pienests klāt, un tas mazinās viņa fizisko aktivitāti, tas mazinās vispār viņa tādu socializēšanos, iešanu ārā, varbūt pašam no mājas, jo viss vienmēr viņam būs gatavs. Un tas viņam beigās nenāk par labu. Savukārt, ja tev nemaz nav atbalsta, brīdī, kad tev viņš ir vajadzīgs, tas arī nenāk par labu. Tāpēc mēs redzam, ka vislabākais ir tas zelta vidusceļš. Jo būt stipram, tas ir labi, bet ja tu esi pārāk stiprs, kur ir riska faktors? Tad brīdī, kad tu jūti, ka tava robeža ir tuvu sasniegta, vienalga, vai mēs runājam par izdegšanu vai par citām grūtībām, tu salūsti, jo tev ir bail lūgt palīdzību, vai tev vienkārši liekas, ko tad, man jau nav tik slikti, es taču tieku galā. Tā kā pārāk stipram būt arī nav labi. Savukārt, ja tu esi pārāk vājš, tad tu varbūt neuzņemies atbildību tur, kur tev vajadzētu uzņemties. Tā kā starp to pāratbildību un bezatbildību ir atkal kaut kāds vidusceļš. Ja mēs skatāmies, kā tad mēs varam to dzīves spēku attīstīt, pieņemsim, jā, mums ir kaut kāda dzīves pieredze, kādam pozitīvāka, kādam negatīva, jā, mums ir kaut kāds savs temperaments, ar ko mēs esam piedzimuši, bet tas, ko mēs varam darīt, pirmkārt, mēs varam mainīt savu domāšanu. Nepilnībā, tas nav gluži tā, ka mēs tur tagad pa 180 grādiem vienmēr varam nomainīt, bet censties to mainīt mēs varam. Mēs varam vairot prieku, un tā ir arī viena tēma, pie kā es nonācu savā pētījumā, ka cilvēki, kas atrod vienalga, vai tas ir hobijs, dārs, tamborēšana, mazbērni, jebkas, kaut kas, kas iedod tev tai dzīvei tādu saturu līdztekus grūtībām, kuras tu piedzīvo. Kaut kas, kas tev iedod iespēju uzlādēt to bateriju, ja? Un no tās spriedzes tikt atpakaļ tādā priekā un labā sajūtā, tas ir tas, kas tevi uztur pie tās dzīvības. Jo visu laiku dzīvot tikai, lai risinātu grūtības, tā ir tāda diezgan nomācoša sajūta, no viņas tiešām var pagurt. Ir jābūt kaut kam, kas tev dod to gandarījumu. Protams, fiziskās aktivitātes. Vienalga, cik tev ir intensīva
šī te fiziskā slodze kādam, kas varbūt ir pavisam mazkustīgs, viņam tā slodze būs tikai gultā pavingrot. Cits varbūt izies no mājas, un cits ies un kāps kalnos. Neatkarīgi no tā, cik daudz mēs varam kustēties. Ir svarīgi palikt kustīgam, un ir svarīgi arī meklēt domu biedrus. Jo mēs esam sociālas būtnes, un mums ir vajadzīgi cilvēki, kas ir mums līdzās. Un ja mums ir paveicies ar to, ka šādi cilvēki ir mūsu ģimenē, mūsu darba kolektīvā, tuvākajā apkārtnē, ir ļoti labi, bet pat ja viņi nav, meklējam viņus kaut kur, vienalga interneta vidē, ejam, kā te teica arī iepriekšā runātāja, ja mēs gribam satikt intelektuāls cilvēks, ejam uz zinātniskām konferencēm, gribam, kā saka, satikt jautrus cilvēks, ejam uz krogu, atkarībā, ko mums vajag, tad ejam paši uz to vidi un meklējam šos cilvēkus. Un runājot varbūt drusku sīkāk par katru no šīm lietām, es gribētu teikt tā, redzēt lielo bildi ir ļoti svarīgi, lai mēs nenofokusētos tikai uz to negatīvo. Jo ja tu, piemēram, skaties uz kaut kādu puzli, savu dzīves puzli, un tur ir viens fragmentiņš, kura trūkst, tev nav attiecību, vai tev nav šobrīd apmierinātība darbā, vai tev ir kaut kādas veselības problēmas, un tu redzi tikai to, kā man nav. Man nav, kāpēc man nav, kāpēc citiem ir, kāpēc man nav. Tev zūd tā dzīves enerģija. Bet tajā brīdī, kad tu saproti, man nav, man par to ir žēl, es to nenoliedzu. Es neizliekos, ka man tas nesāp. Bet es ieraugu, es pakāpjos tā kā no malas, un es paskatos uz savu dzīvi no malas un paskatos, bet kas man ir? Man ir tas un man ir šis. Un es iemācos to uzmanības fokusu vērst drusciņu plašāk. Un paskatīties uz tām svētībām, lietām, kas manā dzīvē ir. Un es cenšos pats radīt to jēgu. Jo ir, protams, cilvēki, kam kaut kādā veidā tā dzīves misija un jēga ir atnākusi no malas, un viņi vienkārši viņus pārņem. Un ir cilvēki, kuri, ja viņiem jāatbild uz jautājumu, kāda tavu dzīves jēga, viņi var pateikt, es nezinu, bet es gribu, lai manai dzīvē ir jēga. Šobrīd es nezinu, ko es gribu, bet es zinu, ka es gribu redzēt jēgu. Un tad tas ir stāsts par to, ka tu sevi meklē. Tu ej un tu sevi meklē, kur tu vari būt noderīgs. Un vēl viena lieta ir pateicība. Un arī tas ir pētījumos pierādīts, ka, piemēram, pateicībai ir negatīva korelācija ar depresiju, proti augstāka pateicība, jo zemāks depresijas risks. Tāpat ir pierādīts, ka pateicībā ir pozitīva korelācija ar subjektīvo labizjūtu, šo te laimes sajūtu. Jo mēs jau varam tā teikt, bet kā es varu būt pateicīgs, ka man ir tik daudz visādas nelaimes dzīvē notikušas? Bet vai tu vari būt pateicīgs par tām laimēm, kas līdztekus tam ir arī notikušas? Jo nav jau tikai tā, ka ir notikušas šīs nelaimes. Un varbūt mēs pat varam pateikt, šajā dzīves posmā varbūt tās sliktās lietas ir vairāk, bet es esmu pateicīgs par to, kas ir līdz šim bijis, un varbūt par to, kas vēl būs. Un par to, ka es zem šo nelaimju gūsta neesmu sagumis, un es joprojām esmu dzīvs. Nākamā lieta, kam es vēlos pievērst uzmanību, ir līdzjūtība pret sevi. Un tā ir arī tāda ļoti svarīga spēja, īpaši mūsdienās, kad cilvēki ir tik steidzīgi. Viņi dzīvo tajā vāveres ritenī, viņi uzstāda sev ļoti daudz mērķus, viņi grib nodzīvot 3 dzīves, vienas dzīves laikā, saplānojot garīgu attīstību, fizisko, būt laba mamma vai vīrs vai tēvs, darbinieks, dārznieks, kulinārs, mājsaimnieks, un visur man jābūt ideālam, visas man jāvar. Un tad tu kaut ko nevari, un tad tu ar kaut ko netiec galā. Un tad tu, piemēram, atnāc mājās pēc grūtas darbdienas, un bērni, nav kaut ko izdarījuši, ko viņi ir apsolījuši, un tu, piemēram, sadusmojies. Un tu pacel balsi. Un tad pēc tam tu dusmojies uz sevi par to, ka tu sadusmojies uz viņiem. Pēc tam tu pārdzīvo par to, ka tev ir stress, jo tu zini, ka stresot nav labi, tā pārāk daudz. Tad tev ir stress par to, ka tev ir stress, un aiziet tāds sniega pikas variants. Un tāpēc ir tik svarīgi vienā brīdī pateikt, stop, ko es atkal daru? Kāpēc es atkal ierauju sevi šajā domāšanas negatīvajā bumbā un iemācīties pateikt, es iejūtīgāk pati pret sevi. Jo mēs bieži vien, protams, būt iejūtīgi pret citiem, tad, kad mums partneris vai kāds draugs stāsta kādu grūtību, mēs klausamies, mēs sakam, tas nekas, tā gadās, un mēs cenšamies dot mierinājumu, mēs cenšamies dot atbalstu. Bet tad, kad mēs paši ar sevi sarunājamies, bieži vien mēs ieslēdzam tādu iekšējo kritiķi, kas nevis mūs atbalsta, bet kas ir tāds uzbrūkošs, urķējošs, nosodošs. Tu taču varēji, kā tad tu tā? Un arī man pašai kādreiz ir bijis tā, ka es sev, piemēram, pārmetu kaut ko, saku, tev taču psiholoģiskā izglītība. Kā tad tu tā nespēji kaut ko tur robežas novilkt? Vai kā tad tu neiemācījies emocijas izregulēt tajā brīdī? Bet mums katram
gadās dažādi dzīves posmi. Un ko ietver šī līdzjūtība pret sevi? Pirmkārt, viņi ietver tādu apzinātību, kas nozīmē, ka tu nevis uzreiz sāc vērtēt labi, slikti, bet vienkārši paskaties, jā, tā notika. Tu spēji mazliet, ja tā var teikt, tā ka bez tāda vērtējuma, tā mazliet neitrālāk paskatīties uz lietām, kas notiek tavā dzīvē. Jā, mēs kādreiz kļūdamies. Jā, kādreiz arī mēs neesam ideāli. Bet tā tas notiek, tāda ir dzīve. Dzīvē ir baltās un melnās līnijas. Un tā, kad tu spēji paskatīties, ja tā var teikt no malas, man parasti palīdz tāda vizualizācija, kas iedomājas, ka es esmu tā kā tāds drons, kas ceļās augstāk, augstāk, augstāk un skatās uz to savu dzīvi no malas. Un tad es ieraugu planēta Zeme, Saules sistēma, Pieneceļa galaktika. Un tad man liekas, tā mana mazā problēma, uz kuras biju tik ļoti ieciklējusies, ka tādā visuma kontekstā jau patiesībā tas ir kaut kas tik pārējošs. Un varbūt tiešām pēc gada, 2 vai 5 tas neko nenozīmēs. Līdzjūtība pret sevi ietver arī tādu laipnību pret sevi. Vai mēs esam pietiekami laipni brīžos, kad mēs esam iekrituši tajā grāvī? Vai mēs spējam paši sev padot roku, nevis teikt, kas tev atkal, ko tu nevarēji saņemties? Un tas ir ļoti svarīgi. Jo gluži tāpat, kā mēs zinām, ka mēs esam apmeklējuši seminārus, kā vajag audzināt bērnus, ka mums viņus drīzāk vajag iedvesmot, iedrošināt, nevis tikai nosodīt. Bet kāpēc mēs tā pret sevi kādreiz neizturamies? Tāpat ir ļoti svarīgi atzīt to saucamo kopējo cilvēcību un saprast, man šobrīd ir grūti, bet es neesmu vienīgā, kam ir grūti. Jo tad, kad cilvēkus piemeklē kaut kādas problēmas, piemēram, nopietnas veselības problēmas, cilvēki uzdod jautājumu, saka, bet kāpēc ar mani? Bet kāpēc es? Un tad ir jautājums, bet kāpēc tu neprasi, kāpēc ne es? Kāpēc kāds cits? Kāpēc kāds cits ir pelnījis, ka viņam notiek kaut kas slikts dzīvē, bet tu nē? Ar ko tu esi savādāks? Kāpēc ne tu? Un tas ir tas jautājums, spēt pieņemt, kad ar mani notiek varbūt kādreiz dzīvē kaut kas, kas man nepatīk, bet ar ļoti daudziem tas notiek. Es neesmu vienīgā, kas tam iet cauri. Ļoti svarīgi tāpat ir atrast arī tās prieka aktivitātes. Un ar prieku es domāju jebko, kas mums ļauj uz brīdi aizmirsties. Uz brīdi vienkārši tik ļoti aizrauties ar kaut ko. Dabūt to saucamo dopamīnu, atalgojumu hormonu, kad mums vienkārši gribas darīt, gribas turpināt. Vai tu tur mandalu krāso, vai tu tamborē, vai tu orhidejas audzē, vai tu kaut ko citu dari. Tā ir tā lieta, kas ir tava, par ko tev deg acis. Un tad, kad tu sajūti šo gandarījumu, kad tu sajūti šo prieku, aizmiršanos, aizrautības sajūtu, tas ir tas, kas tev ļauj nefokusēties tikai uz tiem trūkumiem. Tas ir tas, kas tev ļauj ieraudzīt, ka tavai dzīves puzlē ir arī tie gaišie fragmentiņi, kad ir kaut kas, kas iedod to prieku. Es strādāju arī kā brīvprātīgā hospice kustībā, tā ir tāda labdarības organizācija, kas apmeklē slimnīcas cilvēkus, kas ir jau paliatīvajā aprūpē, smagi slimi. Un dažreiz ir tā, ka es aizēju, un tur ir cilvēki ļoti, ļoti dzīvespriecīgi. Viņiem ir tiešām 4. stadijas audzējs. Un es ieeju palātās, vakar arī bija Strediņa slimnīcā, un tur viens vīrietis, viņš joko. Es viņam saku, ko jūs gribētu? Mēs atnesam cienas, kafiju, tēju. Viņš saka, viskijas jums nav? Es saku, viskijas nav. Es saku, cik tās palātās jau izdzēra. Mēs tur pajokojam, es viņam saku, varbūt gribat jums kārtas, atstāšu paspēlēt. Viņš saka, kura galda tenis nav? Un mēs tā forši parunājam tur par aklām isteņām, kad mēs tur uzspēlēsim. Un es pēc tam viņam saku, bet kas jums dod to humoru? Kā jūs varat vēl tā jokot? Viņš saka, bet kāda man ir izvēle? Viņš saka, es varu gulēt, vienkārši skatīties pa logu un domāt, cik man ir nožēlojama dzīve. Vai es varu ienest tajā humoru, pirmkārt iepriecināt palātas biedrus, otrkārt man pašam tajā brīdī kļūst jautrāk, jo kaut kā jau man tā atlikusī dzīve ir jānodzīvo. Un tur jau ir tikai 2 varianti, vai nu es metu cilpu kaklā, vai nu es dzīvoju viņu iespējami labi vai mazāk slikti, ja tā var teikt. Un meklēt apzināti to prieku, to piepildījumu, kas ļauj to dzīvi izturēt varbūt. Ja mēs arī paskatāmies kaut kādas filmas par karu, par kaut kādiem grūtiem laikiem, ļoti bieži tajās filmās ir dziesmas, dejas, humors. Tāpēc, ka tas ir tas, kas palīdz izturēt grūtības. Un tāpat ir svarīgi arī parūpēties par ķermeni. Jo, lai mēs varētu tādu dzīves spēku uzturēt un attīstīt, viena lieta ir šīs domas, tas, kā mēs skatāmies uz pasauli, tas, kā mēs to vērojam, cik mēs esam pateicīgi, bet mēs nevaram aizmirst, ka mēs esam fiziskas būtnes. Un ja mēs neiedosim sev vismaz to
pašaprūpes minimumu, kas nozīmē šī te bateriju uzlāde, ja? Tādas regulāras, varbūt mērenas fiziskās aktivitātes, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Mēs neuzturēsim šo te ķermeni, un mums nebūs, kā saka, viņš tajā formā, lai mēs tās labās domas domātu. Tā kā tas ir tas stāsts, neatkarīgi, cik daudz jūs spējat, ir svarīgi, ja ne uzlabot to stāvokli, tad vismaz uzturēt viņu tajā formā, kādā mēs esam šobrīd. Un visbeidzot ir ļoti svarīgi arī miedarboties ar apkārtējiem. Un tas ir stāsts par to, ka mums ir vajadzīgas šīs emocionāli siltās attiecības, jo mēs esam sociālas būtnes, mēs esam cilvēki, kas dzīvo kopā ar citiem. Un iepriekšējie runātāji arī teica par tādu izvairīšanos no toksiskiem cilvēkiem, tad es teiktu, ka mums vajag meklēt tos cilvēkus, kas mūs ceļ uz augšu, kas mūs iedrošina, kas mūs iespaido, kas mums dod to piemēru. Tā ir arī informācijas telpa, kurā mēs dzīvojam. Tā ir tā savējo atrašana. Un es gribētu nobeigt ar Jura Rubeņa citātu par to, ka tam spēcīgākajam atbalsta punktam būtu jābūt mūsos pašos. Jo tad, kad mēs runājam par dzīves spēku, mēs bieži vien domājam par to, kā tad tagad tam cilvēkam palīdzēt. Jā, atbalsts ir vajadzīgs, bet tas atbalsts ir vajadzīgs tādēļ, lai palīdzētu tam cilvēkam to smaguma centru atrast sevī. Jo tas ir tas svarīgākais, ka mēs uzņemamies to atbildību. Lai kā mums arī būtu, mēs darām labāko, lai mums nekļūtu varbūt vēl sliktāk. Jo kā bija tas teiciens no Alises brīnumzemē, lai tu paliktu tur, kur tu esi, tev ir jāskrien, cik tu spēj, bet lai tu nokļūtu tur, kur tu neesi, tev ir jāskrien 2 reizes ātrāk. Un reizēm, īpaši pēc tiem 40 gadiem, lai mēs saglabātu to stāvokli, kurā mēs esam, mums arī jau ir jāturpina kustēties, jo paliekot tur, kur mēs esam, mēs varam iet uz leju. Tāpēc ir tik svarīgi būt atbildīgiem un saprast, ka tev dzīve var iedot 12 krāsu zīmuļus, un tu vari radīt brīnišķīgu gleznu, vai tu vari tos zīmuļus sašvīkāt un neko neradīt. Un tev var iedot vienu parasto zīmuli, un arī ar to tu vari radīt labāko no iespējamiem mākslas darbiem. Tā kā es gribētu šodien arī beigt uz šīs nots, uzņemsimies atbildību, nebaidīsimies no tā, ka mums kādreiz ir grūti, lūgsim atbalstu, bet atcerēsimies arī to, ka ļoti daudz ir atkarīgs no mums pašiem un meklēsim to līdzsvaru starp to būšanu stipriem un būšanu vājiem, saprotot, ka ir gan labais, gan sliktais, gan vājais, gan stiprais katrā no mums. Paldies!